aizskari telpu var pārvērst līdz nepazīšanai. Tūlīt sekos stāsts par sava aroda meistariem. Aizskaru salons Karlīna nozarē darbojas jau 14 gadus. Uzņēmuma nosaukums ir radies tā īpašniekiem uzzinot, ka Miera iela, kurā atrodas salons agrāk, ir saukusies par Karlīnas ielu. Rezultātā pēc 14 gadiem mēs saprotam, ka izvēle ir bijusi ļoti pareiza. Apkārt ir ļoti interesants piedāvājums, dažādi mazie veikaliņi, dažādi mākslas saloniņi, dažādas kafejnīcas, un mēs tā kā jūtamies ļoti pareizā vietā. Salona īpašniece norāda, ka aizskaru biznesa sastāv no vairākām daļām. Pirmkārt, tas ir atkarīgs no dizainera darba, skices zīmēšanas un šūšanas tehnikas. Otrkārt, būtisks ir tehniskais risinājums, jeb aizskaru stiprināšana, kā arī jāatpazīst un jāpārzina aizskara audumi. Jaunākās audumu modes tendences parasti sasaucas ar apģērba modi. Piemēram, ja šogad apģērbam ir aktuāli visi pelēcīgie un zilie toņi, tad nākamajā sezonā tie būs modē aizkariem. Salona dizaineri veido logu noformējumus gan viesnīcām, privātmājām, dzīvokļiem, kā arī noformē logus un veido to dizainu biroja telpām. Skaisti iekārtota darba vieta un noformēti logi ļoti daudz ko pastāsta gan par uzņēmumu vadības stilu, gan par attieksmi pret cilvēkiem, klientiem un darbiniekiem. Uzņēmums ir veidojis arī absolūti netradicionālus risinājumus hallē ar 10 metru augstiem griestiem, kā arī padarījis bērnu dārzus un skolas mājīgākas, dekorējot tās ar aizkariem. Ja klients vēlas telpā gaisotnes maiņu, tad to visvieglāk ir panākt nomainot aizkarus. Ja telpā gribas ko jaunu, nevienmēr pietiek resursu, lai veiktu remontu. Savukārt prasmīgi pielāgojot aizkarus, var iegūt savādāku krāsu, faktūru un noskaņojumu telpā. Domāju, ka tā arī ir tā mūsu veiksmes formula, tieši tā pareizā auduma izvēle. Labs kontakts ar klientiem, patīkama apkalpošana, ļoti personiska attieksme pret katru klientu, labi dizaineri, un tad viss notiek. Mazā saloniņā viss ir daudz personīgāk. Dizaineri uzklausa katra klienta vēlmes, piedāvā savas radošās idejas un šādā kopdarbā izveidojas visatbilstošākais risinājums klientam.